Šobrīd, kad pasaules skati ir pievērsti Francijai, kur apustuliskā vizītē devies Romas pāvests Benedikts 16., lai sestdienas vakarā ierodoties Lurdā piedalītos arī Dievmātes parādīšanās Svētai Bernaditei Soubirous 150 gadu jubilejas svinībās, mēs atcerēsimies Latviju, kur pirms 15 gadiem, pirmoreiz mūsu zemes pastāvēšanas vēsturē, apustuliskā vizītē ieradās toreizējais Romas pāvests Jānis Pāvils II. Un programma Vertikāls šīs gada dienas sakarā aicina ielūkoties to dienu notikumos, kas bija garīgi svarīgi visai Latvijai un risinājās tieši pirms 15 gadiem 1993. gada 8. un 9. septembrī. Gada 8. un 9. septembrī Latvija pirmoreiz tās pastāvēšanas vēsturē piedzīvoja Romas pāvesta Jāņa Pāvila II apustulisko apmeklējumu. Pirmais, ko izjūtu, ierodoties jūsu tēvijā, viņš sacīja, ir pateicība Dievam par man piešķirto dāvanu, par iespēju noskūpstīt latviešu zemi un tikties ar tās cildeno tautu. Ļaujiet jūs sveikt savā un tautas vārdā mūsu zemē Latvijā. Jūsu ierašanās ir patiesi saviņojošs notikums, jo kristietības 2000 gadu vēsturē pirmo reizi mūs apciemo Romas katoļu baznīcas un Vatikāna valsts galva. Šī ir nozīmīga diena Latvijas kristiešiem, bet īpaši katoļiem. Jūsu svētība, jūsu apmeklējums stiprina ticību un pārliecību, ka savos patiesības un vēsturiskās izvēles meklējumos esam uz pareizā ceļa. Es nāku kā miera svēceļnieks, lai jūs visus, un it īpaši kristiešus, stiprinātu ticībā un cerībā, vēlreiz apliecinot, ka evaņģēlijs ir nepieciešams šajos vēsturiskajos apstākļos. Tā Jānis Pāvils II uzrunāja klātesošos Rīgas lidostā, un tā sākās Svētā Tēva ceļš pretī mūsu galvaspilsētai un to daudzo cilvēku cerībām, kur tik ilgi bija šo dienu gaidījuši. Rīgas Svētā Jēkaba katedrāle bija pirmais dievnams, ko mūsu zemē apmeklēja Svētais Tēvs. Šeit viņu sirsnīgi sveic Latvijas Romas katoļu baznīcas garīdzniecība un visa ticīgā tauta. Miers, caridade, luz,
Romas pāvestu garīdzniecības un visu ticīgo vārdā Jēkaba katedrālē sveic arhibīskaps metropolīts Jānis Pujāts. Visu Latvijas ticīgo vārdā sveicu jūs šai senajā Rīgas dievnamā. Šī dievnama cēlāji varēja būt arī svētā Meinarda skolnieki, audzēkņi. Meinarda, kuru mēs vēlamies atkal celt godā kā pirmo evaņģēlija vēstnesi mūsu zemē. Jau viduslaikos Livonijā Meinardu godināja kā svētīgo, un 8. septembrī Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē pāvests Jānis Pāvils II atjaunoja bīskapa Meinarda godināšanas kultu. Die 14. mensis Augusti, in locis et modis iure statutis, quod annis celebrari post. Pēc Svētā Jēkaba katedrāles apmeklējuma sekoja oficiālā vizīte Saeimā, kur notika viņa svētības tikšanās ar Latvijas valsts prezidentu Gunti Ulmani, kā arī ministriem un diplomātisko korpusu. Šīs tikšanās laikā prezidents kā dāvinājumu Svētajam Tēvam sniedza Livonijas kroniku un Latviju rakstus. Savukārt pāvests Jānis Pāvils II dāvāja gleznu, kurā atainots Svētā Pētera laukums. Bet Doma laukumā pusdienas laikā pāvestu Jāni Pāvilu II jau gaidīja plašs apsveicēju pulks, lai pavadītu viņu ceļā uz ekumenisko dievkalpojumu Rīgas domā, kurā piedalījās Latvijas lielāko konfesiju pārstāvji un vadītāji. Jūsu svētība, esiet sveicināts Latvijā un Rīgas domā. Mēs, Latvijas kristīgo konfesiju pārstāvji un locekļi, esam priecīgi jūs sveikt šajā senajā dievnamā, kurš būdams Luteriskās baznīcas katedrāle, tomēr savā ziņā ir kā kristīgās ticības vēstures Latvijā simbols. Šī vēsture ir ilga un notikumiem bagāta, un lai pateicība Dievam, ka šodien tā ir nonākusi stadijā, kad mēs varam priecāties līdzi par svētkiem, kurus šajās dienās piedzīvo mūsu katoļu brāļi un māsas. Jūs esat cēlies no zemes un tautas, ar kuru mēs beidzamo pusgadsimtu esam daudzējādā ziņā dalījuši vienu likteni. Tādēļ jūsu ieskats mūsu dzīvē var būt dziļš un saprotošs.
Nešaubos, ka jūs redzat, ka viesojaties zemē, kam ir daudz grūtību, no kurām pati smagākā laikam ir samocītā, iebaidītā, ieļaunotā cilvēka dvēseli. Šis laiks prasa, lai visa baznīca pasludinātu visu evaņģēliju visai pasaulē. Dievkalpojumā piedalījās Luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks, Baptistu drauģu bīskaps Jānis Eisānis, Pareizticīgo baznīcas bīskaps Aleksandrs, kā arī Latvijas Romas katoļu baznīcas arhibīskaps Jānis Pujāts. Pāvests īpaši uzsver kristiešu vienotības nozīmi. Dārgie brāļi, pēc šai 10. gadsimta kopēji izbaudītas katakombu pieredzes, jūs vēlaties arī turpmāk lūgties kopīgi. Kopēji pārdzīvotais krusts ir tas, kas būtiski veicinājis kopīgos vērtību meklējumus un pirmām kārtām meklējumus pēc tās milzīgās vērtības, kāda ir kristiešu vienība. Ekumenisms ir žēlastība, kas tiek lūgta no Kunga, kuram mēs visi kopā dāvājam savu gatavību šķīstīt savas rokas, skatienus un īpaši savas sirdis. Romas pāvests Jānis Pāvils II svētīja arī bīskapa Meinārda kapu vietu, kas jau kopš 14. gadsimta 80. gadiem atrodas Rīgas domā. Apustulis Meinārds, kādreizējais Zēgebergas augustīniešu kanoniķu ordeņa mūks, ieradās Livonijā kā pirmais misionārs. Viņš iemācījās vietējo valodu, nāca ar mieru, sludinādams evaņģēlija labo vēsti, un īsā laikā kopš Meinārda darbības sākuma lībieši pieņēma kristīgo ticību. Vēršoties pie visiem kristiešiem Rīgas domā, pāvests Jānis Pāvils II aicināja cienot kopīgo pagātni, visiem kā brāļiem darboties arī kopējas nākotnes labā. Pēc ekumeniskā dievkalpojuma Rīgas domā, turpmākais viņa svētības pāvesta Jāņa Pāvila II pastorālās vizītes ceļš veda uz Rīgas Romas katoļu garīgo semināru, kur Svēto Tēvu gaidīja gan semināra studenti, gan pasniedzēji. І костьола даруємо завтра. Але велика просьба, Отче, поблагословить нас и семинары. Pēc īsas atpūtas garīgajā seminārā pāvests Jānis Pāvils II devās uz Meža parka lielo estrādi, kur viņu gaidīja tūkstošiem ticīgo, lai svinētu kopīgu svēto misi un ieklausītos baznīcas virsgaņa sacītajos vārdos. Aicināti sludināt Kristu
un to, ko prasa viņa evaņģēlijs. Mums visiem jāveic šīs uzdevums, un tās jādara ar nerimtīgu deksmi. Šī prasība liek vēl vairāk izjust nepieciešamību pēc vienības to vidū, kuri tic Jēzum Kristum, vienīgajam cilvēka pestītājam. Baznīca nāk no nama, kur tika svinētas pēdējās vakariņas, sacīja pāvests, un kur vasarsvētku dienā to dzīvināja gara dvēsma, par kuru runāja jau pravietis Ecehielis. Es jūs apveltīšu ar savu garu un jūs vadīšu, lai jūs dzīvotu pēc maniem likumiem. Svētais gars ir tas, kurš Dieva likumu dara par balsi, kas skan cilvēka sirdī. Tādēļ pravietis piebilst: es jums došu jaunu sirdi un likšu jūsos jaunu garu. Tieši svētā gara dvēsme dod iesākumu jaunai radībai, patiesībā un mīlestībā atjaunotam cilvēkam. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradere. Qui pro vobis et pro multis effudent remissionem peccatorum, hoc facite in mea commemoratio. Septembra rītā Romas pāvestu jau gaidīja Aglonas Dievmātes baltā bazilika, ko jau senatnē dominikāņu tēvi bija cēluši Vissvētākās Jaunavas Marijas godam. Ierodoties Aglonas bazilikā, arī Jānis Pāvils II aicināja pārdomāt to uzticēšanās un upuru gatavības pilno misiju, kas bija uzticēta Dieva dēla mātei.
lai slavēts Jēzus Kristus. Šodien, kā svēti ceļnieki, esam ieradušies Dievmātes svētnīcā Latvijā, lai slavētu Dievu par to, ko Viņš izlēmis kopš mūžībās. Šodien baznīcā svin tās Visvētās Marijas dzimšanas svētkus. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis. Marija, tevi Kungs ir darījis lielas lietas. Lielas lietas Jēzus darīs mums ar tavu pārniecību Dieva māte un savas tautas māte. Kā īpašu dāvinājumu Aglonas bazilikas Dievmātes brīnumdarītājas svētgleznai, Jānis Pāvils II sniedza savu pāvesta rožu kroni, kas šo gleznu rotā arī šodien. Jau 1986. gadā, svinot Latvijas kristianizācijas 800 gadu jubileju Romā, misas laikā, uzrunājot visus latviešus, Svētais Tēvs sacīja: Garīgi ar jums vienojoties, krītu ceļos Aglonas svētnīcā, atceroties jūsu senču dedzīgos vārdus. Kā zvaigzni jūrā vienmēr sargā Latviju, pasaules karaliene, visu zemju valdniece, lai vienmēr to aizstāv. Septembra pēcpusdienā viņa svētību pāvestu Jāni Pāvilu II jau gaidīja Rīga. Latvijas universitāte, kur lielajā aulā notika tikšanās ar izglītības un kultūras darbiniekiem, universitātes un citu augstskolu mācību spēkiem un studentiem. Priecājos tikties ar jums, sacīja pāvests, akadēmiskās un kultūras pasaules pārstāvjiem. Šī pasaule man ir īpaši dārga, jo es esmu bijis cieši saistīts ar to un šo saikni glabāju joprojām. Esmu pārliecināts, ka kultūras pasaules tikšanās ar evaņģēliju patiesību un gaismu reāli palīdzēs veidot tautu, kas atvērta neiznīcīgajām gara vērtībām. To es no visas sirds novēlu.